Labrīt visiem! Čau! Vispār, labu vakaru visiem, tāpēc jau diezgan vēls vakars. Sen nav bijuši anekdošu challenge. Un tieši tāpēc, sakarā ar to, ka ir piekdienas vakars, mēs izdomājām uztaisīt anekdošu challenge. Protams, jums visiem un arī mums pašiem ļoti patīk anekdošu challenge. Ir vienkārši visinteresantākie video, kurus mēs varam uztaisīt. Tāpēc varbūt sāksim. Pirmā anekdote. Man mājās nav televizora, tāpēc es apēdu dažas sēnes un es sāku skatīties paklāju. Otrā anekdote. Šodien vakariņās griķi. Ar ko? Ar ko es tev arī apsveicu? Tā laba. Medību laikā. Uz ko jūs šaujat? Uz zālni? Un kā jūs sapratāt, ka jūs to nožēlojat, kad dālnis saka šaut pretī? Vīrietis apieja pie celtnieka un saka, vai jūs lūdzu varētu man uzbūvēt apaļu māju? Celtnieks saka, ok, labi, bet kāpēc apaļu? Kāpēc ne parastu māju? Man sievas māte visu laiku mājās kliedz, kaut man arī kāds stūrītis atrastos. Veģetārieši nenoveco, viņi novīst. Suns saka, paklau, viņš mani baro, viņš man dod pajumti, man ir kur gulēt, tātad viņš ir dievs. Kaķis saka, zini, viņš mani baro, viņš man dod vietu, kur gulēt, viņš man dod pajumti, tātad es esmu dievs. Paldies, ka skatījāties šo video. Cerams, ka jums ļoti patīk šīs anekdotes un cerams, ka jūs gribat šādas vēl. Paldies, skatījāties un tiekamies jau pirmdien. Atā!